Nu, ko jaunieši? Šodien tāda skaista diena. Makšķi ir paņemti. Kājā sēžu. Priekšā zirnekļa tīkls, jo, kā lai saka, piegādātājs atško ar piegādēm. Līdz ar to kastīti nav, vēl miljonas cits lietas nav. Ir labā ziņa un ir sliktā ziņa. Labā ziņa ir tāda, ka principā viss darbojās. Tādas problēmas ar kalibrāciju ar pedāļiem ir. Bet uz priekšu iet. Uz apakaļ iet, uz sāniem griežās. Respektīvi, kā es teicu, 180 grādus apgriezt, tā principā nav problēma. Un tas viss ir tāda salīdzinoši neliela gāzība braucot, bet problēma mums ir kur citur. Daudz atšakarēt štekeru, respektīvi bateriju BMS, bet latviskā, lai viņas nosauc bateriju menedžmenta moduļi vai nav vadības moduļi, tā laikam būtu latviskāk. Tie skaistuļi netur maksimālo jaudu, maksimālo amperāžu, ko prasa motori. Respektīvi, 2 moduļi nokūrušies, labi, ka iestrādājuši šo te uz abiem pedāļiem piespiežot, kas var samazināt maksimālo patērējumu jaudu. Respektīvi, šobrīd brauc uz 30%. Un ar visu to, kā mēs varbūt redzam, mēs iebrienam iekšā kaut kādos. Tagad ar 30% mēs braucam ar 14 amperstundu patēriju un 422 vatiem. Ātrumu grūti man pateikt, kāds ir ātrums. Pavakšu nosbišķi. Ātrums ir kaut kāds X. Es pieļauju kaut kādi 6 km/h varētu būt. Bet jā, tā kā šodien jau redzēju dūmus un līdz ar to sapratu, ka divi šie te vadības blociņi ir hanā. Es gan pārliecināšos, vai patiešām tie ir vadības bloki, bet par 99% tie ir. Tā kā esmu palicis tikai ar 2 bateriju moduļiem, kuriem, lai gan viņiem norādījis bija katram 35 ampēru caurlaišanas jauda. Baterijas ir diezgan, vai paši elementi ir ļoti labi, tiem tur nebūs problēmas ar caurlaišanu, bet jā, izskatās, ka moduļi vienkārši nelāk. Bet es paskatījos, kad es uzliku 100% un iedevu pirmajā reizi pedāli grīdā, es redzēju to niansi, ka uzlec uz kaut kādiem 80-90 ampēriem. Savukārt šiem te BMS-iem maksimālais ir 35 katram, tā kā 2 ir paralēli, līdz ar to reiķināsim maksimālais 70. 20 ampēri, acīm redzot, ir šī te pārslodze ir pa lielu. Labi, domāšu, skatīšos, varbūt ir kaut kas niknāks, gan jau ir. Šobrīd ar 30% nomakšķerēšu šo te dienu. Labi, paukšu noslēgt kaut kas interesantāks, varbūt arī griešanās strādā labi. Ņemot vērā, ka šobrīd man viss ir uz vienas centrālās ases, jo, kā es teicu, Ziemassvētku rūķīši sačko ar piegādēm un man nav 2 spūru pie kā pielikt, bet tāpēc ir tā, kā ir. Bet tā tie testām vismaz labi, pirmie kucēņi aslīcina, labi, ka šis nav garāks brauciens un labi, ka nosula tagad, jo šis principā ir tāds eksperimenta brauciens, ko mans kolēģis Makšķinākļa kungs, kas pazīst, tie zina, kas nepazīst, nav jāpazīst. Un tā, tas ir tāds, bet izskatās, ka katrā ziņā, es neiefilmēju gan to mirkli, kad brauc ar pilnu jaudu, bet izskatās, ka tur jauda ir salīdzinoši ar to, kas bija, ir stipri iespējīgi. Par maksimālo ātrumu vēl nevar spriest, bet, šobrīd var tikai pateikt to, ka būs jādomā risinājums akumulātori. Tagad esmu palicis ar 2 un atlikusi voltāža ir nelielas braukāšanas, principā, ko mēs varam redzēt. Es nobraucu 2,77 amperstundas, principā 10 minūšu laikā. Un, kad dod iekšā, ko dod, rēķini tagad tikai līdz kaut kādiem 8-10 ampēriem, sarkanie ir ampēri. Uzceļoties, man jau voltāža nokrītās pa 2 voltiem gandrīz. Un līdz ar to es saprotu, ka īsti, ir tā. Ar 2 elementiem noteikti nav darīšana, jo vienkārši patēriņš ir gan liels un tur man jādomā būs. Es jau startā domāju, ka man varbūt ar 4 būs pa īsu. Varbūt šie paši BMS būtu ok, bet tad, ja man būtu paralēli nevis 2, bet 3.
Un tad es pieļauju, ka viņiem nebūtu pārslodze. Bet tad, protams, nākamais jāskatās, jādomā būtu, vai nekūst kabeļi vai kaut kas tam līdzīgs, gan jau, ka tur kāda vājā vieta atrastos. Šobrīd tur trakais ir zirnekļu tīkls, bet tas lai paliek. Fantastisks diena, ņemšu makšķeru, mēģināšu noķert kādu līdaku un bišķiņ pakreņķēšos pie tā, ka nesanāk izbraukt ar maksimālo ātrumu. Ilgāk par 3 sekundēm. Kaut kā tā. Lai jums jauka diena.